to vienreizējo pieredzi, ko es esmu piedzīvojusi, ēdot maltītes visdažādākajos reģistros. Sākot no pieticīgā Sibīrijas ēdiena un tad apgūstot pēc atgriešanās Latvijā no Sibīrijas to, kas ir īsta latviešu virtuve. Un tad, kad krita dzelzs priekškars, man atvērās pasaule, tāpat kā mums visiem, diezgan apstulbinoša pieredze tā bija, ko es arī aprakstu, kā es esmu ar to tikusi galā, ko iemācījusies. Un arī grāmatas nosaukums Pļaņiks, Debesmannā un Tiramisu atspoguļo šīs 3 dažādās garšas pieredzes. Šodien mēs atveram īpašu grāmatu. Kāpēc īpašu? Tāpēc, ka autorei ir izdevies lieliski apvienot 3 gandrīz neapvienojamas lietas. Izcilas latviešu un citu tautu ēdienu receptes ar ļoti smalku atlasi un izlasi. Otrs – personisko dzīves stāstu un Latvijas stāstu. Un trešais – Latvijas diplomātiju caur ķēķa durvīm, bet gaiša ķēķa prasmīgām durvīm. Šī grāmata ir arī apliecinājums un pārliecinājums visām tām sievietēm, kas uzdrošinās iet politikā. Šī ir tā vērtība, kas tomēr apliecina to, ka mēs spējam domāt par to, kas ir tāds ļoti svarīgs, un par svarīgais ir cilvēks. Un arī caur to, ko cilvēks ēd, viņš ir svarīgs. Mūsu produkti prasa darbu, un vienmēr teiks, kur tur tas rasols, vai tieši to, vai tie kāposti, vai cūgaļi. Bet es domāju, ka bišķīt tā stingrāk tur ielūkojoties iekšā, no šī ēdiena var uztaisīt smuku tādu mūsdienīgu ēdienu. Un es domāju, ka Sandras grāmata arī būs viena no tādiem latviešu virtuves, ir jau, protams, būs grāmatām, ko mēs arī turēsim virtuvē un reizēm pašpikosim, lai mēs zinātu, kā pareizi ir jādara un kā ir jāgatavo, kā tika darīts. Es labprāt izstāstīšu, kā tā grāmata tappa, jo man ļoti daudz nākās dirnēt dažādu valstu lidostās, uzgaidāmajās telpās. Un tas ir tāds laiks, kas tiek izšķiests velti. Un tad, kad es nopirku iPadu, es ar lapatiku katreiz atvēru, viņš uzreiz iedegās, un tu vari rakstīt. Un šis iPads man ir palīdzējis ļoti daudz, jo es esmu rakstījusi lidmašīnās, lidostās un tā tālāk. Es varētu teikt, ka grāmatas pamatu korpusu es uzrakstīju tieši ceļojot. Protams, pieslīpēšana jau notika mājās. Tas ēdiens, pēc kura es pārsātinātības, noguruma, stresa brīžos ilgojos, ir visbanālākais – siļķi ar biezpienu.